Latvijas kultūras. Sākumā, kad es biju Latvijā, protams, bija man savādāk, jo cilvēki tur, viņiem nepatīk parunāties ar cilvēkiem vai smaidīt uz ielas, teiksim. Un tā, tik daudz cilvēku, kad pirms es biju Latvijā, viņi man teica, ka viņi it kā skarbi cilvēki un viņiem nepatīk smaidīt un viņiem ir ļoti grūta vēsturē, un, protams, viņam ir ļoti grūta vēsturē. Un tad es, sākumā es domāju, kā tas bija pareizs, bet, laiku gaitā es uzzināju, ka tas nav pareizs, jo viņi nav skarbi, bet vienkārši viņi ir, teiksim, īsti. Un kad viņi sāk, tu esi mans draugs, tas nozīmē, ka tu esi, viņa draugs. Un tu neesi, vienkārši, kad, pazīstams, bet tu esi draugs. Un, šeit Amerikā mēs vienmēr sākam, ka, tu esi mans draugs, vai es tevi mīlu, bla, bla, bla. Bet tur Latvijā kad viņi saka kaut ko, viņi grib to pateikt. Viņi nepateiks kaut ko, ko viņi nejūt vai tam līdzīgi. Bet vienmēr cilvēki, kad viņi grib pateikt kaut ko, viņi to sāk. Kad viņi negrib pateikt kaut ko, viņi to nesāk. Kad tu šeit Amerikā, kad mēs prasam, kā tev iet, mēs sākam, labi vai brīnišķīgi. Un paldies, un tādu mēs abi divi, tā. Bet Latvijā, kad tu prasī, kā tev iet, kā jums klājas šodien, viņi sagaida, lai tu atbildētu godīgi. Un ja tu to prasi no kāda cita cilvēka, viņi sagaida, lai tu klausītos uz to, ko viņi saka. Un ja viņam nav tik laba dienā, viņi pateiks, ka man iet slikti. Un tu vari prasīt, kāpēc. Un jūs varat parunāties par to. Bet šeit Amerikā, ja tev slikta diena vēl, tu pateiks, labi, man iet labi vai ok. Un tas man patika tik daudz Latvijā par tiem cilvēkiem, par cilvēkiem Latvijā, kā viņi bija tik īsti vienmēr. Un tu vienmēr zināji, kā viņiem iet, jo viņi bija godīgi par visu. Un man pietrūks tas par viņiem. Un man pietrūks, kā viņi vienmēr tev palīdzētu, īpaši ar valodu, jo tā ir maza valodā, jo nedaudz cilvēku runā latviešu valodā, taču viņi grib palīdzēt citiem cilvēkiem. Un tas parāda daudz par viņiem, ka viņi mīl savu valstu tik daudz, un viņi grib, lai citi cilvēki zinātu par to. Bet viņi nav lepni par savu valstu, bet viņi vienkārši mīl savu valstu, un viņi grib palīdzēt citiem mācīties latviešu valodu un tam līdzīgi. Un tad, viņi nav skarbi cilvēki, bet viņiem ir čalas, teiksim, ārā, bet iekšā, ir silta sirds, visiem ir. Un